Čau. Esmu nokļuvuši Lēdurgā. Šodien ar jaunajām tupelēm klipu klapu. Īstenībā foršāk. Amēlija riktīgi forša. Foršas solis var redzēt, dāmīt sākus dibanu grozīt. Smuki viss var paiet. Protams, uzsidās arī lielākam akmenim, te gan norūcās un nošķaudījās, neapmierināti pat uzskrēja. Bet, jūtams solis ir, tāds raitāks, lai gan arī šodien nebija ļoti mēs tur raiti gājām, bet mēs vienu rāvienu diezgan 15 kilometrus nogājām. Esam tagad pļavā. Vismieglīgi jau teikt, atkal pie kapiņiem izrādījās, ka reiz Straupē mēs dzīvojam blakus kapiņiem. Šodien arī vieta arī šeit pļava salikās. Metrs 200 no kapiņiem un 50 pretīm skola ir. Tad esam atraduši atkal pļavu, kur Amēlija normāli iemīd citronētiešu apļus. Un pats ir bišķi tā kā čiloji. Sajūta, cilvēkiem ir tik liela interese. Ko, kāpēc brauc, kāpēc balts karo, kam padodamies tādu jautājumu. Un protams, ir tā kā dzīve interese par to, kas, kāpēc. Un īstenībā, laikam jau tomēr cilvēki ir tā kā izslāpuši un tā ir pietiekoši ekskluzīva lieta. Kaut kā ceļot, kaut kā, atšķirīgi, savādāk, tas nav tev gluži. Tad par vienu puisi gājām, runājām, tas nav aizbraukt. Turcija, Oli, Lūzi, tas ir normāli gulēt Latvijas pļavās, bet piekars. maksimāli maz vērtības. Šodien tāds sagrums, pilnīgi acis, kā teiciens, acis garas. Un, neko, tūlīt pasēdži, reku no viens aliņš man izšaušu aliņu, tad jau līdīši zem piekabas gulēt, uztaisīšu migu un šlāfeņi arī tāds svaigiem spēkiem var doties tālāk un pieklabinot ciemu, klabināt tālāk. Tā. Labi, tad šobrīd viss. Paldies, ka jūs esat. Kaut kā tā, jā.